Tā, nākamie divi piemēri. Dažreiz ļoti ērti ievadīt informāciju, izmantojot dialoga logu. Nevis mēs, piemēram, skaitļus ievadām makrosā, bet mēs viņus ievadām katru reizi programmai mums pajautājot, lūdzu ievadiet kaut kādu skaitļu. Un tas nozīmē, ka mēs to makrosu varam vairāk kārt ar dažādiem skaitļiem arī izpildīt. Tātad, lūk, šeit ir tas nākamais piemērs, kur mums jāizveido jauns makros, kurā ar dialogu logu jāizpilda tas uzdevums, ko mēs esam jau apskatījuši. Jā, tātad tāda tabuliņa, kur summa PVN un summa ar PVN. Tad, šis ir attēls, man viņš tikai tā kā komentārs. Ja? Tad šeit apakšā ierakstīsim, tad teiksim, šeit summa, PVN un summa ar PVN. Sākam ar šo brīvo šūniņu. Atkal es viņu iekrāsošu, lai no viņas vieglāk būtu, piedodiet, dansot pa kreisi, pa labi uz leju. Ja? Tā, izsaucam savu makrosa redaktora logu. Laikam rakstīsim tagad jauno makrosu, insert moduls, insert procedūre, atkal nosaukums. Mums ir pateikts, ka uzdevums 5, labi, lai ir uzdevums 5, bet tam nav tik svarīga nozīme. Jā, ir. Tā, sākam, tad mums ir aktīvā šūniņa, kurā mēs tad tekstu ievadīsim tā, kā ir, teiksim, patiesībā mēs varam izmantot, veco programmu, ja, veco programmu. Jā, tad es pat atgriezīšos atpakaļ uz to iepriekšējo, paņemšu visu iepriekšējo programmas saturu, Ctrl+C, aiziešu uz jauno, ielikšu šeit to iepriekšējās programmas saturu, un tagad tikai, teiksim, viņu labošu, ja. Aktīvajā šūniņa ielikt summa vienāds, jā, tagad summa. Lūk, šo summu mēs gribam to 100 vai kādu citu skaitli ievadīt šoreiz ar dialogu. Tad šeit mēs sakam, ka mainīgais summa būs piešķirta vērtība, ko mēs ievadīsim ar komandu input box. Input box iekavā pēdiņas, teiksim, ievadiet, ievadiet kaut vai summu, vai ievadiet summu. Tad mums ir tāds paziņojums vai tāds aicinājums, ja? Ievadiet summu. Tālāk nākamo, tad te viņš nākamajā šūniņā blakus ievadīs to summu, tālāk būs teksts PVN vienāds, ja? Atkal PVN mēs ievadīsim ar inbox, ja? Labi, tu tad neuztraucies, es atkal paņemšu kopiju, Ctrl+C, Ctrl+V, tikai ievadiet, jā, tad te mēs vienkārši rīkojāmies tā, kā es redzu, to es arī daru, ievadiet PVN, kaut vai vienāds, jā, tad tālāk būs ievadīts PVN, tālāk summa ar PVN, tas būs teksts, un tālāk summa ar PVN būs, tas reizinājums, jā. Tad patiesībā te viss mums der, tad izmainījām tikai 2 rindiņas, kurās mēs šeit, teiksim, izmantojam to input box. Arī laikā drusciņ kaut ko, teiksim, papildus kaut kādas ziņas. Mēs jebkurā rindā varam ar vienkāršo pēdiņu ierakstīt komentāru. Teiksim, datu ievads ar dialogu. Jā, tad vienkārši šeit būs tāds zaļā krāsā paziņojums, ka šajā programmā mēs skatām datu ievads ar dialogu.
Nu, varam tagad laist pa vienam vai arī, laižam uzreiz. Run. Run. Tā, kļūda. Input box. Jā, tad šeit, redziet, programma norēģē uz to, ka viņa nezin tādu input, un tur mums arī bija input box. Labi, run. Summa ir, un tālāk viņš prasa summu. Nu, ievadīsim kaut kādu citu skaitli, kaut vai 200. Enter vai OK. Jā, 200 ir PVN. Nu, neriskēsim, procents vairs nevadīsim, jo mēs zinām, ka procents viņam nepatīk, tad ievadīsim 0,21. Te tikai jābūt uzmanīgi 0,21. Ceru, ka es ievadīju komatu, te grūti saredzēt. Labi. Redz komats tomēr. Debug, reset un sākam no jauna. Run, atkal run, izbrauksim cauri vēlreiz. Nu, šoreiz 300, paņemsim jā, un procentu likmi 0, konkrētais punkts jābūt 21. Labi, skatām, kā tur ir sanāts. Visi kārtībā. Rezultāts ir aprēķināts, ja? Nu, protams, tas, ka PVN te nav redzams ar procentiem, protams, mēs te varētu visādi, teiksim, izdomāt kaut vai to PVN reizināt ar 100 un tos procents pielikt klāt blakus kā tādu tekstu. Vai es arī redzēju kaut kur makrosu, kurā šeit šo izveidoto, ievadīto skaitli var pārveidot par procentiem ar speciālu formatu, kas makrosā, to ir jāpameklē Googlā. Bet, līdz ar to mūsu tas pirmais piemēriņš ir izpildīts. Nākamais jauna lieta. Izrādās daudz, ko mēs varam pārbaudīt iepriekš pirms ievadīt tajā šūnā, ar paziņojuma logiem, Un šeit uzdevums ir tāds, izveidot makrosu, ar kuru būs redzams šodienas datums. Šodienas datums atceramies funkciju date. Labi, izveidosim jaunu makrosu, insert procedūra, uzdevums 6. Labi, lai uzdevums 6. Tā, labi, tad ko mēs sakām? Tad mums vajag ievadīt ar paziņojuma logu, būs redzams šodienas datums. Tad mēs vienkārši šeit parādīsim šodienas datums. Tad tas kods, tā komanda ir message box. Tad tur bija input box, te būs message box. Tā, tur tā gari, teiksim, var stāstīt, ko tur, teiksim, tajās iekavās var vadīt. Mēs izmantosim ļoti vienkāršo sākuma paziņojuma teksts. Šodienas datums, atstarpe, pēdiņas ciet, un tālāk liekam and un rakstām date. Tātad date bija tā funkcija, ar kuru, teiksim, var redzēt šodienas datumu. Nav iekavas, message box, iekava. Lūdzu, teiksim, jā, šodien mēs vienkārši laižam run, un viņš rāda šodienas datums 21. novembris. Labi. Bet, lai būtu tomēr kaut kāds rezultāts no tā makrosa, nevis vienkārši apskatīt. Mēs viņu ievadīsim kaut kur, kaut kādā šūniņā. Piemēram, ja šūniņa mums iepriekš nebija izvēlēta, vadīsim viņu kaut vai C53, ko es redzu šeit. C53, jā, tad viss vienkāršākais veids, C53. Patiesībā message box, tad tas ir vienkārši paziņojums, jā, bet pašu datumu, mums ir jāievada, teiksim, atsevišķi date, jā. Skatām vēlreiz. Jā, šodienas datums tāds, un viņš parādās arī šajā šūniņā.
atkal varam teikt, kā liekam šeit punktu.